Tuvojoties rudenim, mūsu klienti aizvien biežāk jautā, ko dārzos un dobēs griezt nost pirms ziemas un ko atstāt. Par visiem augiem vienā video pastāstīt nevarēšu, bet šodien tāds īsais ieskats par visbiežāk redzamajām augu grupām mūsu dārzos. Nu, ko ejam skatīties? Gan hortenzijas, gan graudzāles tagad rudenī varam likt mierā, un tās mēs griezīsim pavasarī, jo arī ziemas sezonā gan graudzāles, gan hortenzijas ir ļoti dekoratīvas. Ja nu tomēr pēc noziedēšanas hortenziju ziedi nešķiet tik pievilcīgi, tos var nogriezt, bet tad tikai pašas ziedgalvas. Pārējo griezīsim pavasarī, un par to mums vēl būs atsevišķs stāsts. Graudzāles arī griezīsim agri pavasarī, kāds marts, varbūt aprīļa sākums, pirms sāk nākt jaunie dzinumi. Citādi tās apgriežot, mēs satraumēsim jaunos dzinumus. Ja nu tomēr graudzāle ir izgāzusies vai kā citādi nešķiet pievilcīga, tad to varam nogriezt arī vēlu rudenī. Te mēs esam pie ziemcietēm. Un ar daudzgadīgajām puķēm ir tā, ka vispār rudenī pirms ziemas tās nav nepieciešams griezt nost un vākt prom. Mēs to darām tīri dekorativitātes nolūkos, lai mūsu dārzs arī rudenī un ziemā izskatītos sakopts. Tāpēc ar to īpaši nesteidzamies, jo augi, kamēr to lapas vēl ir zaļas, turpina uzņemt gaismu, ūdeni un barības vielas. Tas, ko varam izdarīt šobrīd, mēs varam apgriezt kādus vecos ziedus, novākt dzeltenās, brūnās lapas, bet visu pārējo lielo zaļo masu mēs vāksim nost jau stipri vēlāk rudenī, kad visas augu virszemes daļas būs pilnībā atmirušas. Lai arī ir septembra beigas, rozes mūs turpina priecēt ar ziedēšanu, un par rožu ieziemošanu es centīšos sagatavot atsevišķu materiāliņu vēlāk, jo tur varētu sanākt tāds garāks stāsts. Šobrīd tikai turpinam griezt nost vecos ziediņus, kā to esam darījuši visu vasaru. Un noteikti iesaku pabarot dārzu ar ūdens mēslojumu, ne tikai rozes, bet visus augus. Noteikti skatāmies, lai slāpekļa sastāvs rudens mēslojumā ir zems. Paskatieties, vienā no mūsu iepriekšējiem Facebook postiem bija rakstīts par NPK formuliņu rudenī, kam pievērst uzmanību. Un vēl iesaku paskatīties, Antra no Dārza zem saules ir sagatavojis labus video materiālus par dārza rudens mēslojumu. Šis dzīvžogs ir cirpts pavasarī, un tagad atkal rudenī droši varam veikt visu dzīvžogu formēšanu. Augļu koki un ogu krūmi, pie tiem mēs ķersimies vēlāk, oktobra beigās, novembra sākumā, apstrādāsim tos profilaktiski pret slimībām, veiksim arī apgriešanu. Un te galvenais princips, kas jāatcerās, ja griežam rudenī, tad jaunais pieaugums būs lēnāks, ja griežam pavasarī, tad jaunais pieaugums būs straujāks. Atkarībā kādu efektu mēs gribam panākt. Un vēl viena svarīga ziņa, noteikti turpinam laistīt dārzus. Arī tagad rudenī, līdz pat zeme ir sasalusi, augiem noteikti vajag ūdeni, jo augi, kas ir labi padzērušies, ir izturīgāki gan pret slimībām, gan arī labāk pārziemos. Nu, ko veiksim darbos un krāsaini mums visiem šo rudeni?